Vienā no iepriekšējiem raidījumiem mēs jau stāstījām, ka Salacgrīvas novadā ir izveidota kaķu māja. Un tagad šāda te mītne bez pajumtes palikušajiem kaķiem izveidot arī pašā pilsētā. Salacgrīvieši jau novērojuši, ka problēma ar klaņojošiem kaķiem pilnībā pazudus nav, bet tā ir mazinājusies. Salacgrīva kļuvusi par otru vietu Salacgrīvas novadā, kur izvietots kaķu mājas. Tas ir Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsardzības biedrības Mūsu ķepas nākamais solis pretī iecerētajam mērķim samazināt bezsaimnieku kaķu skaitu novadā. Pirmās kaķu mājas tika izvietotas pērn rudeni Svētciemā, kur tās sevi veiksmīgi attaisnojušas. Tāpēc arī nolemts turpināt iesākto un laika gaitā kaķu mājas izvietot visā Salacgrīvas novadā. Nāc! Nu, nav nekas, ne tukšs. Minci. Kaķu mājas Salacgrīvā izvietots pie Salacas upes starp Bocmaņu laukumu un Ostmalu, kur klaņojošie kaķi līdz šim arī visvairāk uzturējās. Šajā vietā atrodas kafēnīcas un pārtiks veikali, kur kaķi meklē ēdamo. Tas bieži vien īpaši turisma sezonas laikā radīja problēmas. Tagad, kad kaķiem ir savs patvērums un barība, ko ikdienu sagādā vietējās iedzīvotājs, situācija ir uzlabojusies. Kaķīši jau ir pieraduši pie cilvēkiem. Viņi zina, ka šī vieta ir viņa vieta. Protams, no sākuma nebija viegli, jo viņi dzīvoja pa šķūņiem, pa pažobelēm, nu kurais. Ja? Un, protams, privāta mājas, kas šeit atrodas, cilvēki arī īstenībā nebija apmierināti, ja? Jo ir veikali blakus un kafēnīcas. Un tad bija vienkārši jādomā, un tad aptaujājot cilvēkus un var teikt, vietējās iestādes un noskaidrojam tā, ka kaut kur ir jāatrod tie kaķi, lai viņus varētu koncentrēt un kaut kādā veidā lēnām, var teikt, sterilizēt un tikt pie kaut kādas kārtības. Tiesa teikt, ka problēma ir atrisināta nevar. Priekšā vēl pavasara kaķu laiks, kad visticamāk šim pulkam piepulcēsies jauni bezsaimnieku kaķi. Un te jau lielā mērā atbildība jāuzņemas vien pašiem iedzīvotājiem. Vienā no topus atnāks sievietē somu, izkrīt divas kaķišus un mazus bērnus. Un tāpat ar mašīnu atvērt attaizūri vaļā un izmet kaķišu un viss. Un kaķis palikte. Vēl tāda problēma, ka ļoti dārgi tas tāda operācija, ka ļoti dārgi. Jābūt drusi netak, varbūt ļoti daudz vecas tantes grib paņemt to kaķi, neņemt, tāpēc, ka viņa nevar nekastrēt, nesterilizēt, un tas grūti. Jābūt drusi lētak vai kaut kur varbūt atlaides taisīt. Šobrīd kaķeņu sterilizāciju biedrība veic par saviem līdzekļiem un iedzīvotāju ziedojumiem. No tā arī tiek gādāta pārtika un citas nepieciešamās lietas. Izmaksas ir lielas, tāpēc process iet mazliet lēnāk, taču biedrība ir pārliecināta, ja vien būs arī sabiedrības atbalsts, problēma var atrisināt 2 līdz 3 gadu laikā. Tas arī pierādījies citās Eiropas valstīs, kur tā tiek risināta tādā pašā ceļā. Biedrība saka paldies visiem, kas palīdzējuši, bet darāmā vēl daudz. Un, lai gūtu plašāku sabiedrības atbalstu un atsaucību, zināmā mērā jāveic arī tās izglītošana. Tā, piemēram, daudzi kaķus aizved arī uz mazdārziņu rajoniem cerībā, ka tur kāds tos pieņems. Taču tas tikai situāciju vēl vairāk pasliktina. Dārzi pilni. Es pilnīgi cilvēkam gribu paprasīt, bet nevajag tā darīt. Viņi pilnīgi tur mežanīgi, vienkārši viņi nevar noķert, normāli kaut ko izdarīt ar viņiem. Un tā viņi turpinās tāpat dzemdēt, un atkal būs jauni kaķiši, un rezultāti nebūs nekāds. Ir cilvēki, kas mīl dzīvniekus, un ir cilvēki, kas vienkārši nemīl viņus, ja, un nevar iestāstīt viņam. Ja. Tāpat kā cilvēkiem, tāpat arī dzīvniekiem ir grūti un viegli viņiem nav. Un cilvēks ir tas, kas varbūt tās ir pats vainīgs pie tā rezultāta, kāds ir vispār Latvijā. Jo kādreiz taču tā nebija. Mums bija katram mājā vai dzīvoklī, kuram bija, protams, 1 vai 2 kaķīši, ja, bet tagad ir tā, ja man ir, kam ir maziņš patīk, kas viņu izmet ārā un kas notiek tālāk. Te arī mēs esam, tur, kur mēs esam, ar visām savām patversmēm, un tagad arī ar kaķu mājām. Jāpiebilst, ka šī gan Salacgrīvas kaķiem ir pagaidu mājvieta. Pavasarī te pašvaldība plāno celt promenādu, līdz ar to būs jāmeklē cita vieta. Apzinot situāciju novadā, nākamās vietas, kur plānots izvietot kaķu mājas, ir Ainaža un Korģene.